visu to pārledzētu. Jā, pirmie, cik spēlēja, man netraucēja. Tad visi bija runājuši mierīgi ar tendrām. Ja te prasa kāda stavkas Es domāju, es arī liktu uz Aivaru, tāpēc, ka Aivaram pēdējo turnīru, kur viņš ir bijis pat Liepāja, viņš paņēma tas komandu mačs Lietuva. arī izcili. Viņi arī tā kā... Nē, es liktu uz Aivaru, tāpēc, ka, Joha jau, vienkārši atnāk uzspēlē, bet Aivars pēdējā laikā dzīvo pa klubiem visu laiku, spēlē komercijas, tur, nezinu, visi turnīri pēdējā viņam vienkārši spīdoši. Tā kā manējais mačs tikko, viņš ļoti labi nospēlēja. Visnībā Johu neesmu redzējis šitā turnīrā vispār. Es domāju, ka tagad būs baigi svarīgi arī, kā tas mačs sāksies. Kā iesāksies, jo teiksim, ja Aivars atrausies kaut kādu 3-0 priekšā, tad tas jau diez vai viņš apturams. Bet tam pašam Aivaram es pamanu tā, ka ar ko viņš spēlēja pirms tam ar Ēveli, arī bija vadībā 6-2, beigās bija... Viņš esot sācis gaidīt, viņš esot sācis jau skatīties to manējo maču, kā mums iet, un tur jau domās par nākošo. Neredzēja, bet viņš kaut ko viegli esot nesasitis. Te gan tā kā nepaveicās. Trešo gāju, arī izējas 4. Tā šiegat ir 5. vairs principā pozīcijas tur. 5. nav, jā. Nē, un tā jau baigi forši, ka Aivars atgriezies jau, tas viens tā kā no tādiem kā mēs, tiem vecējiem, kas no labākajiem vienmēr ir bijis. Man pat liekas, ka viņš tagad varbūt pat spēlē labāk kā savā laikā pirms gadiem 5. Visi priekš Ļošas izdarīja. Jā, tagad... Tad, kad arī tiek šitik tālu, kurā turnīrā, jebkurš ir arī daudz maz tā labi iespēlējies, un tad šitādas pozīcijas nesavākt, tas ir principā retums. Vai arī kaut kāda neveiksme, vai galds nepaņem. Tieši tā, drīzāk galds ir jāspēlē. Īpaši priekš tādiem, kas tiek līdz fināliem, pusfināliem, un šitādas pozīcijas ir vienmēr jāsavākt. Citādāk jau izredža nekāda nav. Joha kā parasti spēlē tādās brīvā stilā, citi varbūt saspringtos momentos baidās šitā laist apkārt, redz rezultāts arī. Principā varēja, tā mierīgāk nosvērtāk, bet, teiksim, es domāju, ka pat sevi viņš tā arī uzlādē, un man arī patīk, ja es slikti jūtos, es labāk sāku, tā slikti nepārliecinoši, es arī labāk situ kaut kāds sarežģītāks, ar vairākiem portiem kā vajag, un kaut kādā pārliecība atnāk. Pēc manas pieredzes šodien Aivars, kad viņam dod, paņem visu. Principā, cik es pavēroju, tāds dāvanas viņš pieņem, bet atstāja ne īpaši atstāja. Jā, devītniekā tā dāvana atstāšana vai neatstāšana, tur ir tas veiksmes faktors. Ja tu kļūdies, tu jau nedomā par iespēju, ka tu kļūdīsies un kā paliks pretinieki, kaut kādos atsevišķos gadījumos. Tur tā paveikšanās, teiksim, manā pusfinālā tur ļoti konkrēti bija. Ja es kļūdījos, tā Aivaram palika tāds sitiens, ar ko var sākt, un tad viņš visu nolasīja. Tie arī skatās. Trešā garām sastīja, tagad
Šis pat varbūt ir izšķirošais sitiens. Kā parādīt zīmējumā, vēl nav izšķirojumi. Jā, bet redz, te ir tas veiksmes faktors. Varēja palikt sitams un cauri. Tāpat ar visiem tiem nodribļiem, ja? Mēs ar Aivaru runājām, manējie palika lūzāk, lai gan tieši tādi no stūrīšu pēc stūrīti pa īso bortu paripo un vairs nav sitams. Un tur ir tas, tu to kontrolēt jau nekā nevar. Atgriežamies pie, un šis pat vairs nav izšķirošais sitiens. Tad nav īsti problēma. Tad, ja drīzāk uz 9. iziet pie borta, ir problēma. Ja šādā tempā ies, es domāju, ka tad stunda nebūs vajadzīga. Tā izskatās, un ja vēl līdz 7 tikai. Jā. Cik ilgi iet, tas ir atkarīgs no pozīcijas. No cilvēkiem. Cik garus ņem pārtraukums, kad tad arī, teiksim, kā mēģina viens otru, tur es nezinu, visas no ritma. Man liekas, ka šis te pāris tādām muļķībām nenodarbosies. Tur vienkārši normāla spēle un viss. Es domāju, ka ir tāds uzbrukuma, ļoti straujiem tempiem. Iet ātri, jā. Nē, es vienkārši domāju, tas, ka, ja tev pozīcija ļauj spēlēt, tad skaisti lasi, viss kārtībā. Tad sākās tik līdz kaut kādas problēmas un vairāk liek atspēles, un tev jāaiziet no atspēles un pulzēs nākamo. Nē, tas, protams, viena partija var iet tik pat ilgi kā 4 citas, un par šitādu vispār nerunājot. Izsitieniem jau arī, es tikai šodien, vakar uz pašu vakaru noķēru to izsitienu no boksa un šausmīgi nepatīk. Tā ka ļoti. No boksa tieši, kad jāstāv? Jā, ja var no sāna, man es nezinu, 90% ir bumba nokrīt un teiksim, 50% baltā paliek kaut kur centrā, bet ja ir no boksa, tad tur cita lieta, bet kaut kā es šodien noķēru. Tas arī bija interesanti, ka manā pusfinālā ar Aivaru man izsitiens gāja, viņam it kā milzīgi priekšrocība, bet nematerializējās kaut kā, diemžēl, nemaz. Labi, viņš pēdējais izsitiens, viņam nokrita un to viņš savāc no kīs. Uz 9. mednieks. Tas nav riebīgi. Pozīcija trešā ir problēma jau pa kilometru redzam. Ļoti labi. Un trešā tik noraktu pa visam. Vienīgais, ka trešā ir otrā arī ir tad tālajā stūrī. Var mēģināt, ka tas trešās kaut kurš 7. sūdīt. Jā, no otrās atbrīvo trešo un izskatās. Jā, bet tas ir atkarīgs no tā, kas ar to pirmo notiks. Ja neteikti gājās, principā būtu jāsaka starp diviem bortiem, viņš to arī dara īsti. Nevisai tas iznākums, jo tagad tiešām var iziet tā, lai no otrās atbrīvot trešo.
skatās uz spēles stilu, tad man liekas, es laikam nedaudz vispusīgāks, jo viņš tādās situācijās pielieto pašu masē vai bortus, bet tajā pašā laikā var izlūkt tādā džamu. Aivars viņš vairāk izmanto tīri tikai laukumu. Jā, bet viņš reizē šito es nesapratu. Iznākums sev ir ok, ja, bet es nesapratu, kāpēc viņš to trešo nebrīvoja vaļā, jo principā bija viss iespējas. Apzināti iet uz atspēlēšanos, nav labi iznāca. Neiznāca ok. Tas sāliek bērni, bet Aivaram precizitāte ir ļoti laba. Principā šitiem te vecajiem, cik mēs tādi, es nezinu, esam kaut kā, varbūt pat visi 10, ja, mazāk bišķiņa, kuriem ir taktiski, tehniski, principā visi daudz mums visu līdzīgi pārzina, pārvalda, izšķir. Protams, psiholoģiskais un nezinu, pašsajūta vai kas, bet tad izšķir tā precizitāte, kas nevienmēr tiek panākta trenēšanos, jo, teiksim, personīgi es netrenējoties nemaz reizēm vienkārši brīnos, ja, kur man vienkārši jūtos labi un man ir vajag forši tā precizitāte. Bet pa lielam, tas arī ir tas, kas izšķir, jo tehniski, taktiski vajag līdzīgie. Pēters ir mazliet citādāks, ja viņam viss spēles stils un viņam tur psiholoģiski varbūt tur nāc kaut kas aiziet ciet, bet citādāk viņš ir tāda galvasties pārāks un nav bijis. Vēl problēma vairs nevajadzētu būt. Vai tu pie lūzes, tu pie borta? Nē, atpakaļējo. Nē, viņš kaut Ļoha spēlē savādāk, viņš izvēlās citādāks risinājums, kā es būtu izvēlēt. Varbūt, ka šai gadījumā drošāk. Es nekad neizietu apzināti, lai uz sitienu pa 9. baltā ir pie borta. Jā, bet tas, ko mēs runājam vēl iepriekš ar Ivo, kad viņam it kā vajadzētu vai nu pavilkt atpakaļ, vai arī visus priekšu, un attiecīgi tas 7. iet par to lūzu, un tu nezini, kas tur notiek, kas tajā lūzā, ja viņi tur var gan notriplēt, gan noskāpēt. Bet, ja tu esi ar labu pārliecību, ja tad tāds sitiens pa līniju ar bortu, lai pēc tam varētu 9. sist uz līdu, principā normāls tāds, jāsit tādi, ja. Un cita lieta, ka var jau būt, ka šitā bija drošāk. Varētu teikt, ka priekš Latvijas turnīriem diezgan rēts gadījums, kad finālu skatās kāds 7-8 cilvēki. Un tur vēl 2 pa gabalu. Tas viss uz to, kad paralēli vēl ietrika hokejs olimpiādē. Jā, hokejs, cik tur ir vispār? Joprojām. Un arī tas, kad no mums ne šeit ir vēl 8 kaut kur citur, kas arī izvēlās neskatīties olimpiādu, bet klausīties, ko mēs tam mūdam. Gan klausīties, gan skatīties. Tas notiekās čempions kopā. Tas ir ļoti labi. Nē, visādi gadās, teiksim, man pašam bija iepriekšējā turnīrā fināls, es neatceros Pēteru laikam, kur zaudēja bezcerīgi, tur īpaši skatīties interesanti nebija, bet šis nevar nebūt skatāms. Īpaši tāpēc, kā bija 2 visnotaļ stabili spēlētāji. Nav prognozējams, ka viens varētu tā aizlidot, ka otrs vairs nolaižās. Jā, nav jēgas tur rokā. Kā tas man bija Pētera pagājušais, jo tur, Pēters ir viens no retajiem, kurš var ar savu labo spēli nospiest otru diezgan tā, ka tu sāc gaidīt to viņu kļūdu un jūti, ka tu nesagaidīsi. Kā
kādreiz savā laikā vēl Ivo tāds bija, kad nu, tie tur Ulmanis? Jā, Ulmaņa labie gadi. Kad tur bija tie finālā 5 smējumus pēc kārtas, ja laikam 4, bet kopā 5 no Kijas. Jā, nu tā. Diezgan Kas te smējās ietekme. mūsdienās, Šmits lasa no Kijas. Bet mani vakar grupā viņš 2 salasīja no 5. Jā. Ļoti pārliecinošā spēle. Vajadzīgais sleņķīts palicies. Bija viss viegli, komfortabli. Tas ir tā interesanti, teiksim, tā Aivars nespēlē, tad pēkšņi atgriežos ar tādu baigo garšu. Tā padomā no vecajiem, tādiem labiem vecajiem, kas tagad mūsdienās nav atgriežušies, ir tikai daži. Vai tas, kas parādās tā? Nu, pat ir arī tādi, kas pat neparādās. Ja, tur, piemēram, tas pats Kozlovs, kas ir bijis viens no tādiem visinteresantākajiem fruktiem Latvijas bilēdē. Varbūt ne no visstiprākajiem, bet tomēr. Es tādu pat īsti laikam nezinu. Ja tāda kā Kozlovs nemēdz būt, nu kurš tad var izņemt no vidējām lūzām paliecoties bumbas? Tas ir tikai Kozlovs. Ja. Nē, nu ir jau tādi, ir jau daži, kas gadiem spēlējuši un nav. Tas bija tāds nebieži tādu redzējis. Teiksim, gribētos to pašu Slaviku redzēt Beļkovu, ka viņš atgriežas